Man uzdošu jautājumu, gan paziņas, gan arī caur internetu, kāda veidā tad es asinu. Kāds tas process ir, sākot no kā es saņemu nazi un kā es pabeidzu viņu asināšanu, asināšanas procesu. Nu, kā pamatu paņēmu šo te puma nazīti. Jā, šādā veidā, šāds arī interesants. Jā, 12 RC metāls, kā redzat, tāds ļoti parocīgs, starp citu. Ļoti parocīgs. Nu jā, tā tad mēģināsim no sākuma, ja mēs paskatāmies, es te ieslēgšu tuvāk. Tas asmenītis, diemžēl, ir bišķi cietis. Ja mēs tā paskatāmies no gala, es viņu mēģināšu uzasināt, bet nolīdzināt šo te malu. Jā. Jo viņš ir robains. Man nepatīk tāds, ir ceļš te galiņā. Jā, un tad tālāk jau sākšu jums rādīt to procesu. Labi. Tā tad, kā redzat, es šo te maliņu, ne maliņu, bet asmeni izlīdzināju. Jā, var dzirdēt, kā vēl mazie šmirģulīti strādā. Jā, un tagad mēģināsim asināt viņu. Jo savādāk, ja viņi neuzasina, neuzasina, bet nenolīdzinu, taisnu, tad tur ir problēmas. Jau asinot, turpinot asinot, veidojās vēl lielāki robiņi. Mēs nevaram smuka taisnu līnijā šo asmenīti dabūt. Jā, labi, ejam tālāk. Tālāk, lai nebojātu pašu metālu, kaut gan šis arī ir, kosimam ir alumīnijas, jā, bet, tomēr drošības pēc es uzlīmēju virsū šādu, tā ir parastā krāsotai līmlenta, jā, šādā veidā. Kāpēc tieši šajā vietā? Tāpēc, kad šī tā pamatne, kur ir, šī ir pamatne, kā redzat, jā, kur mēs varam pēc tam jau strādājot jau ar leņķi, meklēšanā, asināšanas leņķi. Šis būs pamats, jo platums, pamatplatums ir šis. Jā, šādā veidā. Tādēļ es uzlieku šo. Šādā veidā. Jā, tātad, kā redzat, līdz šejienai. Jā, tad paņemu to pašu lentu. Nogriežu platumu. Kādu vai garumu būtu pareizāk teikt, un šeit, šī pašā, lai mums būtu vienāds platums, jā, tad arī uzlīmēju šeit virsū viņu. Jā, kā redzat, sanāca. Jā, te bišķi tāds brāķīts, bet tas ātrumu neiespaido. Un stiprināšanā vienmēr izmantoju, jo dažreiz šie tie asmeņi, jā, viņi, parādīšu vienu citu nazi, arī no pumas, arī to, ko es sasinājos pirms tam, jā, kā redzat, šeit sākās jau slīpums jau. Un vienmēr sākums ir šī vietā mēs sākam. Jo tas ir tas, no kurienes mēs sāksim dancot
par leņķi. Jā, jo, ja mēs liksim šeit un te, mums nebūs vienādi gan leņķi, jā, vienāds gan tā, gan šitā, bet ja mēs liekam jau uz pamatnes virsū, jā, tad šis leņķis mums būs pareizi vienāds abās pusēs. Tā būtu pareizāk teikt. Jā, tā pievelkam ar kosim iekārt ļoti viegli strādāt, redziet, viņš ir stingrs. Jā, un tālāk es jau parādīšu jau par leņķiem ņemšu rokās. Jā, tātad šādi. Tā, tagad skatāmies, es vienošu vienu roku gan. Jā, ir divas vietas, bet ražotājs, kā noteikt paralitāti šeit, jā, un lai mums būtu vienādi šie leņķi abās pusēs. Jā, tad ražotājs var izmantot šeit, jā, kā redzat, te gandrīz jau ir paralēls, bet ražotājs iesaka izmantot, likt šo mērītāju šajā vietā. Jā, kā redzat, tātad piespiežot, uzliekam viņu pa nulēm. Jā, tālāk uzliekam uz asmeņa. Jā, un uzliekam šeit. Te jau ir jau gandrīz, es pamatā asinu 20 grādos. Jā, 20 grādos, nu, tad visi atkarīgs ir no klienta, kam piedara šis nazīts, kādos grādos viņš vēlās. Ir bijis arī, kurš saka, ka vajag 17 uz vienu pusi. Nekāda problēma. Ir bijuši arī 22 pusi, 23. Jā, šādā veidā. Tātad precīzā regulēšana kosimam ir ļoti labi izstrādāta. Jā, attaisot vaļā. Jā, paregulējot šo uz augšu vai uz leju, mēs varam ļoti precīzi iestādīt leņķi. Jā, tātad, kā redzat, te bišķi, tātad man jāpalaiž bišķi uz leju ir. Tātad uz leju, edziet, nokrita leņķis bišķi un šo te griežot uz augšu. Jā, es jau pacentos, redziet, ka viņš jūtīgs ir. Jā, tātad, redziet, 20 grādi. Nofiksējam. Un ir lieta laba, redziet, šeit ir kosimam āķīts. Apgriežam uz otru pusi un skatāmies, kas mums te beigās sanāca. Arī otrā pusē arī vajadzētu būt 20 grādiem tā. Kaut kas ir izmainījies. Neko pareizi ir. Jā, tātad arī tur, kur es, tātad kā es liku iepriekšo reizi, tā arī šeit, redziet, precīzi 20. Jā, nu tur 0,1 tas loma nespēlē. Tā, kad ir atrasts pareizais leņķis, arī pēc ieteikuma es vienmēr sāku no šīs puses. Iezīmējam ar flaumas, te baigi grūti, bet redziet šādā veidā. Kāpēc? Tad es redzu, kur un kā uzvedās pie asināšanas galodiņa. Jā, šādā veidā. Tā, es iedīšu tagad statīvā,
Ielikšu statīvā iekšā, un man būs vieglāk pēc tam stāstīt, jā, un tu vienu mirklīt. Tā, nu man būs vieglāk. Priekš asmeņus es izmantoju Cosima, jā, un sāku tātad ar šo te rupjāko, jā, tātad, jā, 120, jā, vai 125 uz 100, jā, šādā veidā, tātad, un ielieku iekšā. Un šeit ir ļoti svarīgi izmantot eļļu. Cosima arī asināšanas eļļa. Viņa divu veida. Ir, man te jau tā nogājusi nost ir uzlīmīti. Šāda veida viņa ir. Jā, Premium All Four Stones. Jā. Kas gan palīdz asināšanas procesā, uzliekot nedaudz virsū, jā, un gan arī iztīrīt porus ļoti labi. Tā, kur man ir papīrsi. Ļoti labi tīra ārā. Jā, es tam parādīšu. Jā, šādā veidā, tātad, redziet, viņš ir tīrs uzreiz. Liekam virsū. Atkal tātad, redziet, tīrs, nekāds mēlums neveidojās. Un mēģinam asināt. Redziet, šeit arī parādās spīdīgā mala, tātad konkrētajām nazīm leņķis pirms tam asināšanas ir bijis daudz šaurāks. Jā, tur vismaz kāds 16, 15 grādi apmēram varētu būt. Jā, bet saskaņot ar īpašnieku, naža īpašnieku, tad viņš atļauj man asināt 20 grādos uz katru pusi. Jā, jo es katru reizi, ja ir jāmaina leņķis, vienmēr saskaņoju ar naža īpašnieku. Jā, kā redzat, tātad, un šādā veidā no sevīm uz priekšu. Jā, es to mēģināšu jums parādīt. Jā, tad var redzēt, jā, to spīdīgumu. Tāpēc vienmēr ir jāmēģina tātad šis te ar flomīti. Jā, no flomīts man ir šāds. Tā, ko man uzgals palika. Kuri. Jā, šāds. Nu, galvenais neņemiet šo te nenomazgājamo, pēc tam būs problēmas šo te dabūt nost. Jā, nē, tas nav tas. To paņēmu. Jā, šādā veidā. Tātad. Un tā es viņu asinu. Jā, un no sevīm uz priekšu. Vienu pusīti. Redziet, šeit jau veidojās šis te. Tātad tas ir jau metāls, kuru es noņemu nost, apgriežot otrādi, es viņu vienmēr noslauku. Ja? Un arī cenšos notīrīt no galodus nost. Nu, te vēl maz ir. Ja, bet tāpēc, kad pirmkārtām jums ātrāk notiks ar procesu asināšanas, un otrs arī tās iepriekšējās skaidiņas, kas ir no asmeņa, jā, tās arī nebojās, jā, procesu. Un tas pats ir arī no otras puses.
šādā veidā, tā tad asinot. Jā. Redziet, un šeit atkal, ko nozīmē, jā, tiek asināts nevis uz iekārtas, bet vai no rokas vai tam līdzīgi. Šeit ir izteikts, ka, redziet, leņķi nepareizi pavisam ir. Ja, šeit apakšā nemaz jaunais asinājums neiet. Ja šeit viņš smuki aiziet, tad šeit, tātad jau tas parāda, kad mēs ar iekārtu, šādu veidu iekārtu varam ļoti precīzi uzasināt un pareizā leņķī uzasināt jebkuru nazi. Labi, tā kad atkal jau tālāk, atkal parādīšu. Tā, man pirms tam kaut kas tur nojuka. Labi, tātad es izmantoju kosimu. Jā, viņi nāk tādā smukā kastītē. Bet, kastīte, diemžēl, jāpērk atsevišķi, jā. Šāda ar vāciņu. Ko viņš man te traucē? Jā, nāk ar šādu vāciņu ļoti ērti, ļoti labi. Jā. Labi, tā, turpinām trīt, tad ar otro ir 280. Jā, grauds. Tad, es esmu iesmērējis jau. Jā, un atkal tieši tas pats. Nespiežu, galvenais ir nespiežot. Ja spiedīsiet, tad tas nozīmē to, ka arī ātrāk jums būs jāpērk arī jaunu galodiņu, bet ar šito pašu arī ļoti viegli, bez problēmām. Jā, mēs varam uzasināt arī vairāk pēc kārtas. Jā, šādā veidā. Tātad būs, tad atkal nākošo parādīšu. Jā, pašās beigās, jā, tātad pēdējais būs 2000. Jā, parādīšu jums pēc tam. Tā, nazīts ir uzasināts. Jā, tā, šito mēs aiztaisīsim ciet. Jā, tā tad arī es parasti pirms ņemu nost no iekārtas, es arī šādu veidu pārbaudu. Te atkal ir tas pats iepriekšējais. Jā, kā redzat, viss notiekās. Jā. Arī šādi mēs varam, un to pašu paņemam arī uz plānā. Jo plānais tas ir priekš maniem tas ir pats gala testers, ja viņš arī šādi griež, jā, plāno, tātad tas nozīmē, kad tur ir visi kārtībā. Jā, šādi bez nekādām piepūlēm. Jā, tā. Tagad mēģināšu. Jā, tā kādām galodiņām tad es beigās bija. Jā, tātad tālāk man bija 600. Jā, šāds. Tad ir 1200. Un pabeidzu ar 2000. Šeit ir, cik ir runāts, dalās domas, un arī internetā, cik es skatījies, citi pat neiesaka 2000 pabeigt, it sevišķi tas priekš medniekiem.
Jā, bet es esmu eksperimentējis visādi arī pats, un tomēr secinājis, ka vajag pabeigt 2000. Pēdējais, kas man rezerve stāv 4000, nu to gan, tas jau vairāk priekš pulēšanas, jā. Jā, tas ir, nu to šo gan es ļoti reti, kad izmantoju, tas gan ir taisnība. Piemēram, kad es asinu šķērs, es vienmēr beidzu ar 1200. Jo tur atkal šķēriem ir atkal savu specifiku. Tā, labi, tūlīt noņemšu nost un iesim tālāk, parādīšu pār, cik sanāk. Tā. Esmu tātad mazītis. Tā šito, oi. Tātad tas pats Puma, jā, Zobort, jā, tātad 12 RC metāliņš, jā, pabies gan viņš ir, bet tātad skatāmies arī rokās. Jā, redzat. Griež bez problēmām, kur lietas arī varam plānu. Un šis ir biezais. Jā, šo daudz vieglāk ir. Un ja mēs paņemam plāno, mana gala tester, kā es mūžīgi saku, jā, tad arī, redzat, viss notiekās. Jā. Arī mazu plānu mēs varam nogriezt. Jā, kaut arī šādā veidā. Jā. Tālūk, nācīts ir uzrisināts. Un parasti arī tiem, kam ir vairāk vai mazāk koku, jā, spaliņš, es ievaskoju ar šādu bišu vasku, mēbeles, jā, kas arī tātad tomēr nedaudz, te jākal jābūt uzmanīgiem ar asmeni, jā, kas nedaudz tomēr atsvaidzina. Jā, redzat, atsvaidzina pašu kātiņu. Tātad es iesmērēju un ļauj viņam bišķi ievilkties. Jā, šādā veidā. Nu tā. Tāds viņš man te tagad šobrīd ir sanācis. Tā bišķi netīraks ar vasku, bet no labi. Jā. Lai labi kalpo. Tā es vasinu. Es būšu ļoti pateicīgs, ka kāds mēs varētu arī diskusijas bišķi uztaisīt, bet, nu, es ceru, ka tie dīvāni speciālisti daudz nekomentēs man. Labi. Tiekamies.